Mani sauc Kristīna, un es esmu meitene no Juglas. Šis ir mans videoblogs par, manuprāt, visforšāko Rīgas apkaimi par Juglu, par Juglas vēsturi, par cilvēkiem, par dabu. Un šodien es sākšu iepazīstināt jūs ar mūsu apkaimi. Mēs atrodamies tik foršā vietā starp 3 ezeriem – Juglas, Vēlnezeru un Dambļpurvu ezeru. Tūlīt arī tos parādīšu jums. Starp citu, pašlaik es staigāju pa vienu no vecākajiem Rīgas parkiem, Strazdumuižas parks, kurš ir atklāts 1790. gadā. Būrvīgs parks, milzīgiem kokiem. Šeit vienmēr ir forši pastaigāties. Un tā mēs tagad dodamies uz lielāko no Juglai piegulošajiem ezeriem – Juglas ezeru. Labi, nu mums ir bijusī Strazdumuiža ar milzīgu gadu pieredzi. Šis vietējiem iedzīvotājiem ir pazīstams kā Dambītis. Īsti nezinu, kādēļ tādu iesauku, jo Dambja jau te nav. Bet šeit katru dienu var satikt kādu makšķernieku ar lielāku vai mazāku lomu. Nu, lūk, Juglas ezers, kas robežojās ar Brīvdabas muzeju, Berģiem. Tur tālumā ir Brekši, Juglas zvēraudzētavas ciemats. Un šeit tev ir Juglas mikrorajons. Ir oktobra 1. dienas, diezgan vēsi. Makšķernieku uz Dambīšu nav, toties ir makšķernieki iekšā ezerā laivā. Un šeit vientuļas pīles pie piestātnes. Vasarā šeit ir skaļi. Ir peldētāji, makšķernieki, atpūtnieki. Tad citu šeit no Dambīša baigi foršā vieta, ja notiek kāds koncerts iekšā ezerā. Pirms pāris gadiem bija koncerts tautumeitām pie Brīvdabas muzeja. Šeit bija ļoti labas ložas, lai vērotu, klausītos koncertu. Klusums un miers. Nu labi, dodamies tālāk. Šovasar gar Juglas ezeru pie neredzīgu ciemata tika izveidota šī pastaiga taka, laipa. Ļoti forša vietiņa. Tad niedrēs var vērot arī kādreiz putnus. Tā kā šī laipa ir izvietota, var teikt, blakus neredzīgo ciematam, tad uz laipas ir izveidotas tādas izkārtnes cilņi, kur visi cilvēki var apskatīt ezerā mītošās zivis, līgzdojošos putnus. Manuprāt, baigi foršā ideja. Izzinoša, mierpilna, skaistā līdaciņa. Vasaris. Šeit ir tāda mīlīga skatu platforma izveidota, diezgan romantiska, kur pārīšiem patverties zem kļavu kuplajiem zariem. Šie arī ir 100-gadīgi koki. Ļoti laba vieta izveidota. Arī informatīvā plāksne. Var izlasīt, apskatīt un izbaudīt. Un šis ir Vēlnezers.
tāds, es teiktu, leģendām apvīts ezers. Leģenda ir daudz, bet cik no tām ir taisnība, to neviens nezina. Ir zināms tas, ka šeit kādreiz, kur tagad ir sabūvētas dzīvokļu mājas, visapkārt bija pilsētas ganības, pļavas. Un šis bija tas ezers, kur ļoti bieži mājsaimnieki brauca mazgāt savu veļu, jo šeit bija tīrākais ūdens Rīgā. Bija vairāki avoti, kas cauri tecēja. Tāpat arī Strazdupīte tecēja cauri, bet diemžēl tā ir aizbērta. Un ūdens šeit bija ļoti tīrs. Un tad ap 50. gadiem pagājušā gadsimta ļāva sākt būvēt privātmājas tuvāk Brīvības ielai, kur Juglas pirmsākums. Un ap 60. pēc 60. gadiem sāka būvēt šīs dzīvojamās mājas. Šis ir dziļākais Juglas ezers. Dziļākā vieta ir 6 metri, tur viducī. Vidējais dziļums ir 3,5 metri. Nu tāds. Es šeit bērnībā nepeldēju, man te biedēja, ka cilvēks līkstot un vēl nezinu, kas notiek. Es nepeldēju, bet sāku peldēt šeit pirms gadiem 15. Ūdens ir tumšs, jo grunts ir tāda tumšā. Mierīgs, kā spoguls. Starp citu šeit, šajā vietā, kur es stāvu, kādreiz bija tāda milzīga laipa. Diezgan dziļi gāja iekšā plata. No tās varēja forša lekt. Un gar šo malu bija arī kādreiz celiņi. Šeit pat ir notikušas peldēšanas sacensības. Es zinu vairākus cilvēkus, kas pašlaik arī šeit nāk trenēties. Peld garos gabalus pa apli. Šovasar peldvietu labi iekārtoja, tādus zviļņus šeit salika. Ļoti forši. Toties tagad top jauni spēļu laukumi. Mūsdienīgāki. Cerams, ka arī foršāk un bērniem patiks. Tur arī vingrošanas laukums tālāk. Strādnieki cenšas. Šis ir Dambipurva ezers. Neliels ezers pie Šmerļa meža. Šim ezeram dziļākā vieta ir 3 metri. Nu šeit gan peldējusies neesmu. Kādreiz bija caurtecis ezers, bet tagad, diemžēl, vairs nav. Un tur tālumā var redzēt gulbi. Vairāk gulbi gan dzīvo pie Velnezera. Velnezerā viņiem maliņā pat bija līgstas vairākus gadus. Un tā, ļoti forša zaļa vieta. Manā bērnībā šeit pie Dambipurva ezera, aptuveni šajā teritorijā, kāds vīrs, kurš dzīvo šajā mājā, dzīvoja vismaz kādreiz, pats savām rokām par saviem līdzekļiem bija uztaisījis bērniem pasaku pilsētiņu. Kas tik te nebija? Mums bērnībā tas šķita tik forši. Te bija milzu garš dinozaurs uztaisīts no vecām riepām. Jā, no riepām, bet bija forši pa viņu kāpelēt, varēja uzsēsties. Tad bija dažādi ķēmi un ķeburi no veciem nokritušiem kokiem uztaisīti. Te vēl ir saglabājies tāds pasaku pilsētiņas sargs, tāds tā kā apsargs
Un, nu, lūk, vēl viena riepa saglabājusies pie pašas mājas. Pie žoga viņš bija izveidojis tādu čurājošu mērkeķi. Žoga šajā pusē bija cilpa, kas savienot ar trosi un stiepās līdz tam mērkeķim, ja to cilpu parāda, tad mērkeķis čurāja. Un tā, protams, bija lielākā atrakcija šajā pasaku pilsētiņā. Bet laika zobs, protams, ir darījis savu. Arī pasaku pilsētiņas sargs satrunējis. Bet bija forši, bērnībā bija baigi forši. Bija, kur izklaidēties mums. Kā jūs saprotat, par atpūtas vietām Juglā sūdzēties nevar. Dabā, svaigā gaisā. Vasarā ir, kur peldēt. Ziemā ir, kur slidot. Uz Vēlnezaru mēs ejam slidot. Juglas ezerā var arī burāt. Vasarā. Ziemā gan neesmu redzējusi vēl ziemas burātājus. Tas vairāk izplatīts Ķīčezerā. Tā kā jā, dzīvojam pie dabas, elpojam pilnu krūti. Tas bija pavisam īsts ieskats Juglas apkaimē. Apskatījāmies mūsu 3 ezerus, apskatījāmies Krasdemuļas parku. Ja tu vēlies, lai es pastāstu kaut ko vairāk, vai kaut ko citu pastāstu, raksti komentārā, mēģināšu, stāstīšu, rādīšu. Un starp citu, es esmu fotogrāfa. Esmu atvērusi savu fotostudiju Open Fotostudiju. Atrodas Čiekurkalnā, Viskaļos. Ja tev ir vajadzība pēc fotogrāfa, pēc maniem pakalpojumiem, gan studijā, gan dabā, gan tavā darba kolektīvā vai ģimenē, raksti man, sarunāsim. Čau!